gadiem sākām novākt gruvešus ap Lielauces baznīcu, atstatus no galvenās ieejas, pamanījām iegruvušu kapeni. Tas plāksnes stūris rēgojās ārā, bet ne plāksni izcelt drīkstējām, ne arī aprakt. Zem plāksnes bija iemājojis šie tāpsis, un lūdzām palīdzību Lielauces mednieku kolektīvam, kuri ar dikti smirdīgiem dūmiem šo dzīvnieku piespied pārcelties uz citām mājām. Un tas brīdis ir klāt, kad drīkstam plāksni izcelt 2 certificētu arheologu vadībā. 4. maijā piedalījās Guntis Zemītis un Andris Tomašūns. Izceļot plāksnes gabalus un pēc tam tos kopā saliekot kā puzli, atklājām, ka šais kapenēs guļ Lielauces mācītājs Dietrichs Kārls Martīni un viņa sieva Anna Sofija. Tieši viņa tēva Mihaela Martīni laikā tika uzcelta šī Lielauces baznīca.